Nav dzīve bez grūtībām, nav dzīve bez izaicinājumiem. Skatoties, kas apkārt notiek, skatoties tās cilvēku dzīves, kas ir apkārt citreiz, es domāju, tāda Dieva žēlastība, tāds Dieva, tā Dievs darbojās tik spēcīgi, un viņš ir tik labs, un tik labi viņš atklājās tiem, kas viņu meklē, kas viņu piesauc, kas viņu no visas sirds meklē. Viņš rakstīts, kad Dievs skatās uz šo pasauli, uz šo zemi, un viņš skatās, kas bīstas viņu meklē, viņu vajag, un katru dienu viņš to dara, un lai stiprinātu viņus, lai paceltu viņus. Tā rakstīts Bībelē, un tas ir tik brīnišķīgi. Čau! Tomas šodien slēgs ūdens kristībā derības, slēgs ar to kungu ūdens kristībā. Kungs mēs to pateicamies, slavēt. Tā kā mums būs sadraudzība pēc dievkalpojuma mums būs sadraudzība, un tad mēs arī svētīsim, lūksim par jubilāriem, par tiem, kas kristīsies, lūksim par tiem, kas kaut ko mācīsies, kas sāks mācīties rudenī kaut ko. Augstskola, skola. Ir kāds, kas mācīsies, vai visi jau pabeiguši? Edmunds mācīsies! Alleluja! Tomas arī, alleluja! Slavēts Dievs! Jā, tā kā brīnišķīgs dievkalpojums, es ceru, man ir arī pārsteigums, ka Kaspars ir tā bija tur, ja? Man ir pārsteigums, ka Vilnis šodien ar māsiņu, ja? Tāpēc, Dievs ir brīnišķīgs, ja? Un pateiksimies viņam, slavēsim viņu. Vai tu tici, ka Dievs darbojās? Amen. Zini, būs atmoda, liela atmoda. Man Dievs teica, visu, ko es tev esmu solījis, es izdarīšu, tev tikai vajag vienu lietu. Es prasīju, kur es jau nojātu, kur Dievs man teiks. Tikai pastāvi lūkšanās man apriekš. Visu, ko es tev esmu solījis, es izdarīšu. Visu, ko es esmu apsolījis. Uzsākot šo draudzi, es domāju, kungs, tad draudži jau pietiek visā pasaulē. Latvijā arī draudži pietiek. Nē, Dievs teica, tev ir jāsāk šī draudze. Tas ir mans projekts. Un es to tīklu piepildīšu ar zīmību. Jā. Un vienīgais, ko Dievs man pateica, tu, Nils, turpini lūgt tikai un viss. Turpini regulāri lūgt, viss būs. Es visu izdarīšu, ko es tev esmu teicis. Visu daudz dvēseles atgriezīsies. Mēs redzēsim tūkstošiem glābtu cilvēku Latvijā, kas atgriezīsies pie tā kunga. Arī tas, kad mēs pandēmijā jau domājam, ka viss ir cauri, viss ir beidzies, tūlīt nāks Antikrista laiks, acīm redzot, draudzes aizieš, arī tas būs. Draudzes aiziešana no šīs pasaules tiek gatavota un būs atmoda, un pēc atmodas draudze aizies projām negaidīti. Pirms iestāsies tas, kas skaidro naudu atcels un būs tikai nepirkt, nepārdot un zvēra zīme. Draudze aizies projām. Jā, un es esmu pārsteigts par to, cik daudz mācītāji tomēr, kurus es cienu un mīlu un pat klausos, labprāt, viņi netic vienkārši, nedaudz parāšana, viņi netic, ka viņi saka, draudz izies cauri Antikrista laikam, jo līderi tādi uzskata, ka draudzē jāiziet visām bēdām, nogalināšanām cauri, bet tur es tam neticu. Es redzu savādāk, un es neesmu vienīgais, jo daudzi arī sludinātāji mācīja teologi zina, mēs redzam svētajos rakstos, kad draudzes aiziešana būs labā laikā, un viņa notiks, jo ja visus nogalinās Jēzus vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepieņems zvēra zīmi, tad nav nekādai parāšanai vairs jēgas vispār, jo visi ir veikti. Un tāpēc atmoda būs, garīgā sakustēšanās būs, miljoni vēl Eiropā, arī Vācijā, arī Anglijā, arī Skandināvijā, arī Spānijā, miljoniem cilvēku tiks izglābti. Un būs vietas, kur cilvēki plūdīs, kur tās atmodas draudzēs, atmodas vietās viņi plūdīs un miljoni vēl tiks izglābti. Un tad nāks Kristus diena, kad viņš paņems prom savēju. Un tad nāks Antikrista laiks. Alleluja, tas brīnišķīgākais. Kurš grib būt Dieva darba epicentrā? Alleluja! Alleluja! Mēs visi gribam būt Dieva darba epicentrā. Alleluja! Arī Izrēlā, Kaspar, Dievs izglābs ebrejus. Vēl pirms draudzes paraušanas. Dievs daudzus ebrejus paņems projām. Tad, kad ņems draudzes, daudz ebreju būs izglābti visā pasaulē. Gan Amerikā ebreji, gan Izrēlā dzīvojušie ebreji.
Un tad nāks Antikrista laiks tikai. Tāpēc tas tā priecīgā veids, ka mēs dzīvējam pašā brīnišķīgākajā laikā, it kā cilvēks noslēguma tajā periodā, bet mēs redzēsim tādas lietas, kādas neredzēja mūsu tēvi. Lietas, kuras es daru, darīsiet jūs, Jēzus teica, un vēl lielākas. Par tām darīs. Tu redzēsi, ka celsies mirušie augšā, tu redzēsi, ka celsies paralizētie augšā, jūs redzēsiet, ka kājas rokas izaugs, jūs to redzēsiet, jūs redzēsiet. Amen. Ne jau tikai mācītāji redzēs visa Kristus draudze tur, kā Dievs darbojas pēdējās dienās, un tad nāks slavas pilnā diena, ka mēs aiziesim projām. Un tas varētu būt pēc gada 2, 3, 10, bet tas piepildīsies, tas jau tuvojas. Jā, tu redzi, ka tumsa sabiezē, tu redzi, ka visas pasaules bankas tikai par to vien runā, par vienu mesiģu runā. Atcelt skaidro naudu. CBDC, ja jūs dzirdējuši, ieviest bezskaidras naudu. Tā nav parasta nauda, tas praktiski ir uzticības maciņš, ja tu esi uzticams valdībai, runā un dari, kā vajag. Ja ne, mēs jūs atslēdzam. Tā ir antikrista sistēma. Ja tu redzi, ka tumsa sabiezē, tad tu saproti, ka pēdējās dienas ir ļoti tuvu. Ja tu zini, ka pēdējās dienas ļoti tuvu, tu saproti, ka atmoda ir ļoti tuvu. Pēdējā šī gara kustība ir ļoti tuvu. Un mūsu aiziešana ir arī ļoti tuvu. Mēs dzīvojam tik interesantā laikā, ka mēs redzēsim miljoniem izglābtu cilvēku. Un velns to neapstādinās, valdības to neapstādinās, viņas nevar apstādināt svēto garu, Dievam ir nospļauties uz visiem viņu plāniem, Dievs vienkārši pabīd viņus malā. Sapratāt? Dievs to izdarīs, Dievs aizskars cilvēku sirdis ar savu svēto garu, un svētā gara izliešanas pār visu miestu, tā ir pravietot, tā ir pateikt viņa vārdā, tā nekad netiks apstādināta, un tā notiks. Un jau sāk notikt tas, kas bija Āsbarī, kas bija Norvēģijā, tajā mazajā draudzītē, tas, kas šodien notiek visā pasaulē, ka cilvēki paši nezin, kāpēc ielās iziet māri tik daudz cilvēku. Viņi paši nespēja to izskaidrot. Es gribētu viņus dzīt ārā uz ielām sludināt, viņi paši iet šeit, manējie. Viņi grib iet sludināt ielās, tā kā traki palikuši. Svētais gārs dara mums tādus, amen? Un mēs iziesim, mēs sludināsim, un Dievs lietos mūsu, lietos citus kristiešus, un būs atmoda varana vēl, mēs to piedzīvosim. Un tad būs draudzes aiziešana, un momentāli iestāsies Antikrista laiks. Bet mēs zinām, ka vēl pieredzēsim šo žēlstības laiku, kurš vēl ir. Cik viņš būs ilgs, to visi min, visi domā, bet labāk koncentrēsimies uz to, kā kalpot Dievam šodien. Kā mēs varam šodien pagodināt, kā mēs šodien varam sludināt, kā mēs šodien varam lūgt par cilvēkiem, jo ir žēlstības laiks. Mūsu slavēšana, mūsu lūgšanas atklāja šo pasauli, atklāja Latviju, atklāja Ķekavu. Cilvēki domā, viņi ir bezdevīgi cilvēki, viņi varbūt Dievu nemeklē, viņi jau patys ir vienu kā aizstāv vēlē, bet viņi aizvien no rīta pamožās, iedzer savu rīta kafiju. Un viņi domā, ka tas miers, kas ir viņos, ka tas ir viņu pašu nopelns. Nē, tas ir mūsu nopelns. Svētais gars vēl ir šeit. Un šīs pasaules ir Dieva gars, žēlstības laiks, un viņi piedzīvo šo mieru, šo labklājību, tāpēc, ka Dievs ir šeit, un Dievs saka, aiziesim kopā, aiziesim prom, un tikai tad atļaušu notikt tam, šiem pēdējo dienu notikumiem. Amen. Tāpēc mēs Tev pateicamies, Debes Tēvs. Aleluja! Mēs Tevi godinam, Tevi slavējam, Tev pateicamies, Dievs, par Tavu varenību. Pateicamies, Dievs, ka mēs varam piedzīvot Tevi šais pēdējās dienās, Tavus brīnumus, Tavu godību, ka Tu izlai savu garu pār visu miesu. Mēs pateicamies, Debes Tēvs, Tev, mēs pateicamies Tev, Svētais gars, mēs pateicamies Tev, Kungs Jēzus, mēs slavējam, godinam Tevi. Slavēts esi Tu, Kungs, mēs Tevi godinam, pielūdzam, pateicamies Tev. Aleluja! Cik brīnišķīgi skan mikrofons beidzot. Ko tu izdarīsi tagad? Daniel, tu ko izdarīsi? Svētīts mikrofons. Beidzot viņš skan labi. Aleluja! Slava Dievam! Slavēsim Dievu! Kungs, mēs Tev pateicamies, Tevi mīlam. No visas sirds Tevi slavējam. Pacel savas rokas pret Dievu. Dievs noteikti ir cienīgs. Jēzus noteikti ir cienīgs, lai mēs paceltu savas rokas pret viņu. Viņš ir cienīgs. Pat, ja tu esi smagākajā grēkā šodien, tāpat viņš ir cienīgs. Tāpat, ja Jēzus ir cienīgs, ka mēs paceļam savas balsis, savas rokas, savas acis, viņš ir izdarījis visu, lai mēs aiziet uz debesīm. Mēs, kas bijām necienīgi,
Mēs, kas bijām atraipījušies, krituši, viņš ir pacēls un piedevis un nomazgājis. Kungs, mēs Tevi slavējam, godinām, pateicamies, jo Tu esi brīnišķīgs. Mēs Tevi slavējam, Tevi pielūdzam, Tev pateicamies. Slava Jēzus Tev. Slava gods Tev, mēs Tev pateicamies. Slavējam, mīlam Tevi, Kungs. Slavēsim Dievu. Halleluja. Halleluja. Priecāsimies šajā dienā, jo tas kungs ir labs. Svētīgi tā tauta, kas gavilēt prom. Hei!
Dosimies šī dienā un dziedāsim Alleluja. Hei, Alleluja, 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 hei, Alleluja, hei, Alleluja, 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 Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nekā. 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 Viņš man liek ganīties zaļinās ganībās. Viņš man liek ganīties zaļinās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspēcina, jā, manu dvēseli. Vīri kopā ar mani, mēs tam māsas kopā ar Tabita. Slavēsim to kungu. Vīri, skatās malsevis. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nekā. 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 Un teiksim Alleluja! Hei! Alleluja! 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 Slāva Tev, kungs, par visu, ko Tu dodi. Paldies, ka mēs varam tuvoties Tev un ka Tu esi viss iesākums, visu nobeigums un Tev radītas visas lietas. Mēs uz Tev paļājamies, Dievs. Un slāva pateicēt, ka Tu esi labais gans. Jēzus, ka Tu miri par mums un ka Tu augšām cēlies, ka mums ir dzīvība Tevī. Slāva Tev, kungs! Alleluja! Iesākumā bija vārds, apliecināsim viņu vārdu, jo viņu vārds ir patiesība un dzīvība. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ir evaņģēlija vārda. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu ir radīts viss. Viņu ir radīts viss, viss redzamais un neredzamais, un viss, kas tā parādīts, bija ļoti labs. Halleluja! Alleluja, alleluja, alleluja. Halleluja! Alleluja, alleluja, alleluja.
Caur viņu ir radīts viss, viss redzamais un neredzamais, viss, kas tam parādīts, viņu ir labs. Halleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Caur viņu radīts viss. Caur viņu ir radīts viss, viss redzamais un neredzamais, un viss, kas tam parādīts, viņu ir labs. Caur viņu radīts viss. Caur viņu ir radīts viss, viss redzamais un neredzamais, un viss, kas tam parādīts, viņu ir labs. Iesākumā bija vārds. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Slāva Tev, kungs, paldies. Skums ir mans gaišums, un mana pestīšana. Tas kungs ir manas dzīves patvērums. Tas kungs ir mans gaišums, un mana pestīšana. Tas kungs ir manas dzīves patvērums. Gods lai Dievam Tēvam, Kungam Jēzum Kristum, Dieva svētam garam, mūžīgi. Gods lai Dievam Tēvam, Kungam Jēzum Kristum, Dieva svētam garam, mūžīgi. Jēzus Kristus, mana gaisma, mana gaisma. Jēzus Kristus ir mans glābējs, mans glābējs. Jēzus Kristus Ir mans kungs, mans kungs. Dievs, Ir ļoti labs, viņš ir uzticams. Jēzus Kristus. Jēzus Kristus, mana gaisma, mana gaisma. Jēzus Kristus ir mans glābējs, mans glābējs. Jēzus Kristus ir mans kungs, mans kungs. Dievs ir ļoti labs, viņš ir uzticams. Dievs ir ļoti labs, jā. Dievs ir ļoti labs, viņš ir uzticams. Dievs ir ļoti labs. Dievs ir ļoti labs, viņš ir uzticams. Dievs ir ļoti labs. Dievs ir ļoti labs, viņš ir uzticams.
uzticams. Dievs ir ļoti labs, jā. Dievs ir ļoti labs. Viņš ir uzticams. Dievs ir ļoti labs, jā. Un Dievs ir ļoti labs. Viņš ir uzticams. Dievs ir ļoti labs. Dievs ir ļoti labs. Viņš ir uzticams. Un nāc Svētais gars un vieno mūs mīlestībā, Kristus mīlestībā. Nāc Svētais gars un vieno mūs mīlestībā, Kristus apliecināsim, ka mīlestībā. Jēzus ir ceļš. Jēzu, tu esi ceļš, patiesībā un dzīvībā. 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 Nāc Svētais gars un vieno mūs mīlestībā, Kristus mīlestībā. Nāc Svētais gars un vieno mūs mīlestībā, Kristus mīlestībā. Mēs aicinām viņa garu vēl vairāk. Nāc Svētais gars un vieno mūs mīlestībā, Kristus mīlestībā. Iedodam viens otram, ka mēs stiprinam viens otru. Nāc Svētais. Svētais Mēs gars stāvam stipri patiesībā, tava vārda patiesībā. Vieno mūsu Kristus mīlestībā. Kristus mīlestībā. Slavējam tevi, Nāc pagodinam tevi. Svētais gars un vieno mūs mīlestībā, Halleluja! Kristus Svēts, mīlestībā. svēts, svēts, tu esi, jā. Paldies tev par visu, ko tu dod. Tu esi tik uzticams, tu esi tik brīnišķīgs. Slāva tev, kungs! Psalmā ir teikts: plaukšaniet priecīgi visas tautas skaņām balsīm, gavilējot Dievam. Plaukšanāsim, priecāsimies, jo tā, ka mēs plaukšinām, tad visi dumsam un projām. Un es ticu, ka šeit Čakavā plēšās Dieva godīgi, ka mēs slavējam un aizskar cilvēku sirds, ka cilvēki grib nožēlot grēkus, atgriezties pie patiesības. Jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība un dzīvība! Halleluja! Visas tautas
pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos, mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Hey! Halleluja, 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 halleluja. Oh, halleluja, halleluja. Un teisiet to kungu, jo viņš ir laimīgs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un teisiet to kungu, jo viņš ir laimīgs. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Tas kungs ir ļoti, 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 ļoti labs vienmēr. Un teisiet, ka viņa žēlastība. Žēlastība paliek mūžīgi. Un tā es saku, Čakavas draudzē, ka Dievs ir ļoti labs. Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Halleluja! Halleluja, halleluja, Hey, hey! halleluja, halleluja. Halleluja! Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. Kungs ir labs, Baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. Kungs ir labs! Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Jā! Baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Jā! Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir Tas labs. kungs ir labs, jā! Baudiet un redzēsiet, kungs ir labs, kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs, Un baudiet un redzēsiet, kas kungs ir labs. kungs ir labs,
ķēniņ. Jēzus, aleluja! Mēs tevi pielūdzam. Slavēsim viņu, pielūgsim viņu, Ješua! Kungu kungs un ķēniņu, ķēniņ. Mēs tevi slavējam. Mēs tevi pielūdzam. Un augstī godinām. Kungu kungs un ķēniņu, ķēniņ. Mēs tevi slavējam. Mēs tevi pielūdzam. Un augstī godinām. Kungs un ķēniņu, ķēniņ. Mēs tevi slavējam. Mēs tevi pielūdzam. Un augstī godinām. Kungs un ķēniņu, ķēniņ. Mēs tevi slavējam. Mēs tevi pielūdzam. Un augstī godinām. Halleluja! Aleluja, slāvam Dievam. Kungs, mēs slavējam, godinam, Tev pateicamies, Tev. Aleluja. Jēzu, mēs slavējam, godinam, Tev pateicamies, Tev. Slavums Tev, gods Tev, mēs Tevi mīlam, slavējam, pielūdzam, pateicamies Tev. Jā, Kungs, mēs slavējam, pielūdzam, godinam Tev. Es gribētu, lai Žaneta izstāsta to vīziju. Tu varēsi? Dažiem vārdi, mēs nefilmēsim, mēs nekur nerādīsim. Absolūti, mēs nekur nerādīsim. Tikai panorāmā. Žaneta, tu varētu atnākt izstāstīt to vīziju. Kā tas viss bija, ja? Es ticu, ka apmoda tuvojās. Sākais gars runā, ka nāk apmoda, būs apmoda milzīgi, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Viņi pāršaus visu pasauli, un tad nāks paraušana, un tad būs antikrista laiks. Un tad vispār būs laiks, kad laika nav vairs. Halleluja. Pēc kaut kādiem dažiem notikumiem. Žaneta varētu atnākt, tomēr pastāstīt, kā bija. Žaneta bija evangelizācijā, un mēs bijām piekdien evangelizācijā, un mūsu komanda Māris arī bija tur, un Žaneta bija, un Rinalds, un Linda, un Daniels bija. Un Stolera ģimenīte bija, un mēs visi evangelizējām, tur policija bija, un kas tikai tur nebija. Ar stekiem nāca, un skāvāmies, tur viss. Labi, tas bija joks. Un pēc tam mēs sludinājām stācijas laukumā noslēdzām, un tad visi jau bija vēls kaut kādi 10, vai ka mēs izskalījām tumsu, jau bija tumšs pāri. Un tur cilvēki pieņēma Jēzu, un cilvēki pieņēma Jēzu, jā. Mēs jau neskaitām tos cilvēkus, kas pieņem Jēzu, bet Māris skaitīja, tur pusauģi pieņem Jēzu, jā, un tur vēl parkā, kad mēs sludinājām tā Ukrainietei, 30 gadīgi tāda sieviete, jā, un viņi pieņem Jēzu, pēc tam no stacijas laukumā viena sieviete pieņem Jēzu, un vēl cilvēki, tā kā bija auglīga evangelizācija. Un tad mēs izklīdām, un Žaneta devās mājās un satika Māri un Anatolijs, ja, brālis, bet tad viņi nāc pastāst, kā tur bija. Jā, un mēs ar Māru un Anatoliju gājām mājās, un tad vēl pa ceļam satikām tos divus, kuri zina divus tos jauniešus, un atkal bija tā, ka mēs atkal satiekam viens tos pašus cilvēkus. Viņi neatcerējās vispār neko no tās piekdienas, viņi bija dzēruši laikam, bet viņi pieņēma Jēzu tajā iepriekšējā reizē. Bet tad mēs parunājām, dabūju viņa numuru, un tad gājām tālāk, un tā kā uz beigām jau atvadamies, un Anatolijs uzlika rokas, viņš krieviski runāja, es nesaprotu krieviski, tad Māris sāka tulkot. Viņš lūdza par mani, un es vienkārši viss ķermenis tāds, es uz riteņa tā kā stāvu, un viss jau tāds lēngās, un es nedzirdu vairs īsti, ko viņi runāja, es vienkārši, tā kā par to, kas notiek. Un man acis cieta aizrās tā kā līdzi lūdzu, un pēkšņi es redzu vienkārši uguns priekšā, es pat nezinu, vai tas ir vīzija, kas vienkārši pirmo reizi kaut ko tāds milz uguns, kurš es pat dzirdu tā, ka viņš tā uzpūšas virsū, un es tur atstāvu sāku kliegt, Māris, viņš redzēja, kas bija, es pat īsti neatceros, vienkārši tā kā zālīti uzpīpējis, pēc tam bija, kurš ir pīpējis, zinu, kā ir, un es nesapratu,
nu, tā kā, kāpēc tādas sajūtas, ja tas kaut kas labs, bet, kad es redzēju, un tāds prieks bija, viss vienkārši ugunī, tā kā šeit tas ugunskurs, un viss vienkārši ugunīs bija. Un es tā kā tā, nenobijos, bet šoks, tāds pārsteigums. Un pēc tam, nu jā, viņš lūdza, un Māris saka, tu varēsi aizbraukt mājās, tā, tu ir kaut kā jābrauc, un lēnām tā brauc, un visa galva tāda, jā, kā piedzērušam. Un es visu laiku domāju, Dievs, kas tas bija? Jā, tas bija vareni. Kāds jau grib kaut ko liecināt, var nākt priekšā pateikt. Daniel, tu gribi pateikt? Nāc. Ka ilgi nerunā? Es gribēju padalīties ar to, kad Slavutam kungam bijām arī Inķu kalnā, kristiešiem lūdzām, un tur bija pienāca tāda vajadzība, kad vienam cilvēkam kāja bija sapalmpus, un mēs ticībā lūdzām, kur 2 vai 3 manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, un Svētais Gars darīja savu darbu, no rītā māsa brauca skatīties, tas pampums bija pazudis, un tiešām kungs dziedina, atbrīvo un maina cilvēku dzīves. Bija arī Liepājā, kalpoja piektdien rītā Rožu laukumā, tur arī Svētais Gars darbojās, iesēja evaņģēliju, sludinām laikā, nelaikā, braucam pa Latvijas pilsētām, vietām, un tad tas Tēvs dara lielas lietas. Slavutam kungam. Amen. Es redzēju, man atsūtīja Aldis Kalniņš, tas evaņģēlis, kas tur, viņi iet kaut kādā tur ieroču veikalā, tur bārā sludināt, viņi paši visi nokrituši, viņi nevar sludināt, Svētā Gara spēks, visi nokrituši. Ja. Nu nevar nostāvēt kājās. Un tu teiksi, tas ir fakes, tas palasi veco derību, kad priesteri, kad Salamans iesvētīja templi, tā ir vecā derība. Tur vēl nav žēlstības laiks, Jēzus upurs, viņi upurēja ticībā uz Jēzu Kristu. Tur ir Salamans uztaisīja templi, uzcēla, un tad, lai iesvētītu templi, viņi upurēja 1000 lopu dažādu. Un tad, kad tur jau priesteri ienāca iekšā templī, gribēja sākt kalpošanu, gribēja sākt kalpošanu templī. Tad rakstīts, ka Dieva godība nonāca pār templi. Esat lasījuši? Un priesteri, nevis, ka viņi nenostāv, bet viņi nevarēja nostāvēt. Viņi nevarēja nostāvēt, tāpēc, ka Dieva godība cilvēkam kājas kļūst ļenganas. Tā ir vecā darība. Priesteri aiz tās Dieva godības klātbūtnes vienkārši visi gāzās, vienkārši masām gāzās. Tie ir priesteri levīti, bija stipri vīri, pāri 30, ja tādi spēcīgi. Un viņi nevar nostāvēt. Labi pēduši ebreji, nevar nostāvēt, viņi gāžās tā kā masām lejā. Mēs pēdējās dienās, vai ne, Veltiņu vēl redzēsim daudz ko, vai ne? Piedzīvosim, mēs piedzīvosim, ka tu nogāzīsies, vai ne? Tu jau tagad gāzies, es tev pieturēšu. Mēs nevajag spēlēties ar Jēzu. Ar Jēzu ir tā, vai tu viņam seko, vai tu viņam neseko, vai ne? Nevar staigāt, teiksim tā, kaut kā ar Dievu, vai tu Jēzum seko? Vai tu viņam neseko, ja? Un arī es sēdēju lielā draudzē, es jau to esmu teicis, kad man likās, ka es sekoju Jēzum, bet Dievs man parādīja, ka es esmu kopā ar viegliprātīgiem, virspusīgiem kristiešiem, kuri iet uz... Tur, kur iet? Uz ēlīšu vēl. Man ar tā likās. Es taču esmu vienreiz glābts, mūžīgi izglābts, viss. Es nezinu, tā bija mana vīzija. It's my vision. Tas bija mana spilgtākā dzīves vīzija, kuras es piedzīvoju, krāsaina. Es vispār sapņus nekad neredzu, nekādas vīzijas neredzu praktiski. Es redzu tā kā gara acīm kaut ko, bet tā kā es naktī tik spilgtu vīziju, Dievs parādīja, ka es tāds neesmu, bet es esmu kopā ar šiem te. Bet to, ka tas ir pilnīgi crazy kristietim, kas ir kuram jābūt par sāli un par gaismu, man nestāstiet man. Nesakiet, Nīls, tu skaties mīlestībā. Es skatos, ka kristieši var novirzīties, vienkārši novirzīties. Aiziet no mērķa, kurus Dievs viņiem liek būt par sāli un par gaismu šai pasaulē. Vai tu vari būt sāls, ja tu esi nesālīgs? Jēzus saka, tāda sāls ir kā? Ārā izmetām.
Tāpēc Kristu pieņem, tas ir ok, Kristum sekot, kā mēs sakam, tas ir īstais. Tas ir tas, vai ne? Diviem kungiem nevar kalpot. Un tu teici par Los Andželesā, tu redzēji, ka slavē Dievu tas ģitārists, ja, Eltona Džona ģitārists, to tu pastāstīsi sadraudzībā. Un es redzēju Ellis Cooperi, ja, kur es jaunībā klausījos, tāds sātaniska mūzika, viņš pa Kristu runāja, viņš tic Kristum, un mums patiesībā nevajag, kā tas kristiešiem ir populārs, citreiz ieraug kādu cilvēku uzreiz norakstīt viņu. Nu, viņš ir norakstāms. Ja kāds cilvēks ir norakstāms, tad arī varbūt mēs esam norakstāmi. Ja Dievs ar mums pacietīgi strādā, viņš strādās arī ar viņiem. Tāpēc es saku, Jēzus arī teica, netiesājiet priekšlaicīgi. Dievs ir nolicis vienu dienu, kad viņš tiesās pasauli. Viņš noliks vienu dienu, tad viss iztiesās. Bet šodien Dievs saka, seko man. Šodien Jēzus saka, seko man. Un viss, un neuzdod liekas jautājumus, seko vienkārši man dari to, ko es tev lieku darīt. Jā, un Dievs man šeit aicināja nevis sporta svētkus taisīt Māri, bet draudzi iesāk. Un sporta svētkus arī var taisīt, un taisīt festivāls kristīgos, un ko tur mums brāļmās, to visu var darīt, un to varbūt pat vajag darīt, un viņiem to vajag darīt. Dievs man lika to darīt, ko es tagad daru, vienkārši iesākt to. Un Dievs teica, ka tīkls būs pilns ar zivīm, tu tikai izmet tīklu. Un viss. Un mums būs gavēnis, mums būs 31. augustā. Piedodiet, kad viņš nav ātrāk, jo bija tie plūdi, noplūda tās grīdas, ja? Un arī tagad jūs jūtat, cik mitrs gaiss ir vispār Latvijā. Kurš jūt, vai es tikai viens jūt. Ja? Un pat tās noplūdušās grīdas mums ir paņemti tie mitrumu separatori industriāli no Ramirenta, un pat viņi, ja, žāvē uz pilnu jaudu, mēs lejam ūdeni nost, un aizvien ir mitrs tās telpās, kas tā noplūda, arī lejā bērnu telpa noplūda. Un šodien bijām lejā, viņi vēl aizvien ir mitra, viss betons ir mitrs, kaut kas ekstrēms notiek dabā. Es teiktu tā, nekad es 50 gadu laikā Ķekavā neesmu redzējis tādu krusu, tādu negaisu, mums te izrauti koki ir pie apļetē, kurš brauca garām šeit pie lielais aplis, tur, kas aiziet uz Iecau, tur uz Hesu, tur izrauti koki ārā, ar visām saknēm. Es nekādu Ķekavā to neesmu piedzīvējis. Un saucietos par klimatiskajiem ieročiem vai par Kristus atnākšanas pazīmi, bet tas kaut kas notiek dabā. Un tā. Un tur jau pie upītes arī trotuārs sagāzies. Pie upītes trotuārs sagāzies, jā. Un paldies par jūsu ziedojumiem, par jūsu atbalstu draudzē un evangelizācijai. Mēs šeit, kad jūs braucat pāri tiltam no Rīgas, tas lielais tilts pār Ķekavas upi, ja? Zinat, ja, pie Daugavas krasta ir plakāts tur. Tur ir 2 plakāti pagriezt, ja? Un viens ir tukšs, ja? Viņš gaida, kad mēs uzliksim tur. Jēzus nāks drīz. Vai tu esi gatavs? Nākošajā dievkalpojumā būs Armands Burmistrovs, viņš jau ir iesitis, kā teikt, amats viņam ir rokā, viņš ir iesitis jau Bauskā, viņa siena vesela vienai dzīvai mājai, kur Armands uzlika reklāmu laikam, ja? Daniel? Lasiet Bībeli. Šeit Ķekavā stāvēja 2 gadus, tur, kur tagad depo reklāma stāvēja reklāma, viņš viņu apmaksāja, Armands. Lasi Bībeli, Jēzus Krustā sists attēlots un lasi Bībeli. Ja, un tas tagad arī tukšs ir viens, un es domāju, mēs sazināsimies, Ināri nofotografē numuru, mēs pazvanīsim, uzliksim reklāmu. Rinalda reklāmu. Ar pīstieptu pirkstu. Nu, labi par Jēzu. Vai tu pieteicies Kristus armijā? Tā būtu laba reklāma. Kurš mīl Jēzu? Halleluja. Visi mīl Jēzu. Tad seko Jēzu. Jēzus pagriezās pie saviem mācekļiem un pateica, seko man. Visu. Vairāk neko. Seko man. Visu. Un šeit, kad mēs esam uz zemes, tad notiek, zini, visādas lietas. Dīvainas lietas, netik dīvainas, īpatnējas lietas. Bet vienu es zinu, ko Jēzus teica, seko man. Neuzdod liekas jautājums, seko man vienkārši. Un būs atmoda. Un tu redzēsi, miljoniem cilvēku atgriezīsies. Un es jau, kad biju vēl jauns puisis, šeit Ķekavā staigāju lūdzu Dievu, un es redzēju to, ka daudzi jaunieši, ar kuriem es biju kopā atgriezis, viņi jau ir aizgājuši atpakaļ pasaulē. Daudzi aizgājuši par citās reliģijās. Daudzi ir zaudējuši iedvesmu, vispār palikuši pilnīgi totālā augsta remdeni pret Dievu.
daudz aizgājuši prom no tās draudzes, kas tas bija tajā lielajā draudzē. Bet tad mēs jau veidojāmies kā draudz. Un tad es staigāju te pa ķekā un domāju, kungs, kur tā atmoda, kur tas viss ir? Un Dievs spilgti man runāja to raksturvietu, kas man tic darīs lietas, kādas es daru. Un vēl lielākas par tām darīs. Man gribēs teikt, kungs, tu smējies. Mēs vispār draudzē nevaram uzlikt rokas un no iesnām nevienu dziedināt. Kas notiek vispār? Bet es dzirdēju no Dieva tādus vārdus, ka Dievs mierīgi pateica, es tā saviem vārdiem, ko tu čīksti? Es esmu pateicis un tas notiks. Nāks laiks, kad tu redzēsi, ka tu un citi kristieši jūs darīsiet lietas, kādas es darīju, un darīsiet lielākas. Kad mirušie celsies augšā, kropli tiks dziedināti, kurliem acis atvērsies, akliem ausis, akliem acis atdarīsies, ļaunie gari izies, un no cilvēkiem, kad ies kristieši garām, viņu ēna dziedinās cilvēkus. Mēs darīsim lietas, kādas darīja Jēzus, un lielākas, vēl kādas pat nav piedzīvotas. Un šī atmoda būs, un tikai tad būs draudzes aiziešana. Tāpēc esi gatavs. Tu noteikti nenogulēsi to laiku, jo sāksies brīnumaini notikumi drīz. Un viņi sāksies drīz ļoti. Un es jūs gaidu uz lūkšanām, uz gavēnī. Protams, nākošā diena ir skolas diena, kad bērni ies uz skolu un ir jāgatavojas, bet tā es sanācu šoreiz 31. augusts. Kurš var, kurš nevar, bet es jūs visus aicinu ierasties šeit vakarā lūksim. Vismaz kādu stundu sapulcēsimies un lūksim par atmodu, par evanģelizāciju, par visu. Amen? Tajā dienā. Par ko tad mēs gavējam? Mēs gavējam pirmkārt tāpēc, kad Bībelē ir ierakstīts, par gavēni daudz strīdi ir, kāpēc tieši gavēns vajadzīgs, bet viņš ir Bībelē. Jēzus teica, es aiziešu, jūs gavēsiet. Un atkal, viss nav jāprāto. Jēzus teica, un viss. Un nav ko tur prātot. Gavējam. Aleluja. Par šo zīmi arī nevajag cepties, jo, dārgie brāļi māsas, es redzu, ko Facebookā cilvēki jau publicē, šī zīme nav, viņa nav par ekoloģiju, tas nav bioprodukts, un citi atrod tējās tārpus, kur ir šī zīme. Un nevajag cepties par to visu. Šī zīme vispār nav saistīta ar bio kaut kādu. Tas ir zīme, kuru dabū ražotājs, kas izmaksā algas, izturās saudzīgi pret dabu, ievēro klimata prasības, atbalsta LGBT un tā tālāk. Visu moderno ideoloģiju atbalsta. Tie dabū šo zīmi. Saproti? Un tagad kristieši saka, es laimes šokolādi vairs neēdīšu, ēdīšu citu. Patiesībā uz citām šokolādiem ir citas zīmes, kas ir tikpat ļaunas. Tad tev jāiziet no šīs pasaules un dzert tikai avotu ūdeni, kurš arī piesārņos citu visādām indēm. Tad tev jāiet tikai Jānim Kristītājiem, jāiet siseņi, kuros arī varbūt ir tārpi. Tev jāiet prom no šīs pasaules. Mēs nekļūsim kristieši, svētīsim ēdienu un ēdīsim. Neēd to šokolādi, bet tu neatradīsi šodien produkts, kas ir tīri vairs. Nav viņu vairs. Visu pasauli ir piesārņot. Vēlns izdarīs visu, lai pieķēzīt, un viņš atbildēs Dievam par to. Dievs šo pasauli radīs, un viņš viņu uz to 1000 gadu te visu savedīs kārtībā, un pēc tam vispār Dievs iznīcinās pasauli un radīs jaunu atkal. Pilnīgi tīru, pilnīgi jaunu. Bet vēlns atbildēs par to, ko viņš šodien dara, ar visām savām pieķēzītēm, ekoloģiju, ar visu, kurš dabu pieķēzi un visu. Un nevajag uzstāties par to vārdu zīmi. Ja nav nekādas, ja tējā ir tārpi, tas nozīmē, ka tas ir bioprodukts gadījis. Tas ir labi, vai ne? Tārpiņš viņš nedzīvo sliktā vietā. Nē, viņi saka, redziet, jā. Kas tas par produktu? Tārpiņš, tas ir labi. Gaļā. Šī zīme tiek piešķirta tiem, kas atbalsta klimata visas tās protokolus un LGBT ideoloģiju atbalsta, tiem tiek iedot šī zīme. Praktiski globālisti piešķir tev uz vārdu. Tu zini, ko nozīmē vārda Jāņa atklāsmes grāmatā, tie ir ļaunie gari. Bet problēma jau ir tā, ka šodien visiem produktiem ir kaut kādas zīmes, un visur ir viņu zīmes. Tāpēc es saku svētī, lūdz Dievu, centies ēst veselīgi, centies ēst pareizi, bet tev jau kaut kāda maizes kukulis taču jānopērk, kaut kur tev kaut kas jāpērk. Tāpēc nebūsim fanātiski, sliktā nozīmē. Par šo cilvēku, viņas puskailās fotogrāfijas ir pārpludinājušas Facebook un TikToku, un cilvēki izsmēja to un saka, ir sevišķi Putina cilvēks, saka, jums ir gejs, prezidents, tagad jums būs porno aktrise, būs premjerministre, ja,
Evika Siliņa, kas tagad ir labklājības ministrs, viņa iespējams, ļoti iespējams būs premjers. Un tagad viņa saka, jums vēl būs viņa premjers. Un tu dari arī kristieši. Sūta šīs te visas lietas. Tagad. Es dzirdēju interviju, es par politiku neinteresēju, tāpēc tur visi netīri tā politika. Bet viņa teica tā intervijā, jā, ka viņa pazīstama Šlesera ģimeni, un viņus vieno kristīgās vērtības, ka viņai ir kristīgas vērtības. Viņa, jā, mums nesakrīt uzskata ar Šlesera ģimeni, mēs zinām, Šlesera ģimeni arī tur, varbūt arī saviem uzskatiem, varbūt kādam nepatīk. Viņa var kādiem nepatikt, viņa ir tāda, kāda viņa ir, bet viņa ir vadījusi alfa kursus, jauno kristiešu kursus, viņa atbalsta to kristīgos projektus dažādus, viņa ir jurists, maģistrs, ar maģistra grādu, un cilvēks strādā pa zvērnātu advokātu. Jo viņas pagātne ir netiklība kaut kāda, un kaut kāda tāda dalība netiklībā, bet kristieši paņem un ceļ akmeņus un met virsū tagad. Ja viņas kristietība ir maska, Dievs to zina. Ja viņas kristietība ir patiesa, Dievs to zina. Kāpēc mēs metam viņai virsū akmeņu? Ja Dievs viņai ir piedevis, viņa ir nožēlojis to, tad kāpēc mēs, Dieva bērni, metam akmeņus? Tad vai nav tā, ka Jēzum arī teica, atveda pie, kā farizē, Jēzum atveda netikli, mauku un pateica, davai, viņi ir jānogalēt. Jēzus teica, es tev piedodu un es tev neapsūdzu. Ej un negrēko vairs. Nav runa par to, ka Dievs atbalsta grēku. Iet runa par piedošanu. Iet runa par nožēlu. Ja cilvēks kaut ko ir nožēlojis, nevienam nav tiesības viņam. Ja Dievs kādam ir piedevis viņa grēkus, nevienam nav tiesības mest akmeni. Un pirms vispār kādam mest akmeni, padomā, vai tu pats to neesi darījis. Cilvēki paši dzīvo grēkā bieži un met akmeņus citiem. Kur tad ir mīlestība? Kur tad ir piedošana? Amen? Tāpēc mīlēsim citu un raudzīsimies uz sevi. Vispār Bībele mums mudina raudzīties uz sevi, nevis uz citiem. Dievs aicina skatīties uz sevi. Ja mēs esam tie skabargu un baļķu vācēji, Dievs saka, skaties uz sevi. Jā. Dievs saka, skaties uz sevi, pārbaudi sevi. Un, kad tu būsi super svēts, tad tu vari nodarboties ar citiem. Nekur Bībelē Dievs nemudina mūs sāk būt ekspertiem tur citu cilvēku dzīvēs. Līdz tiekšā viņš ir tāds, viņš ir bijušais tas. Mēs arī esam bijušie grēcinieki visi. Jā, bijušie. Dievs mums ir piedevis. Dievs noteikti dod iespēju tādiem cilvēkiem, bijušajiem arī gejiem, lesbietēm, visādiem transseksuāļiem. Dievs dod iespēju atgriezties. Narkomāniem, alkoholiķiem. Dievs dod iespēju atgriezties, nožēlot grēkus. Jēzus ienāk viņu sirdīs, Jēzus ienāk viņu dzīvēs, viņš viņus mazgā. Šis cilvēks viņam arī ir tiesības uz to, ka viņam Dievs piedos viņa grēkus, ja viņš lūgs. Tāds pats cilvēks kā tu un es. Amen? Tāpēc nebūsim pārsteidzīgi. Es gribu īsi vienkārši pateikt to, ko Dievs ir manā sirdī īsi. Es daudz neko nerunāšu šodien, jo mēs gribam slavēt, mēs gribam lūgt par cilvēkiem. Apsveikt jubilārus. Jā, slavu Dievam. Jēzus arī teica, no tā jūs pazīst, ka mīlestība būs jūsu starpā. Un tā nav parasta mīlestība tāda. Ja tu man labi dari, tad es tev arī labi. Tā ir tāda mīlestība, kā Dievs mīl. Tā kā avansā tevi mīl. Tu esi nepilnīgs, bet es tevi mīlu, tāpēc, ka Dievs tevi mīl, es arī tevi mīlu. Tāpēc, ka Dievs tevi mīl. Es arī cenšos tevi pieņemt un mīlēt tāds, kāds tu esi cilvēciņš. Amen? Tā ir agape Dieva mīlestība. Un Jēzus teica, tāpēc jūs pazīst. Lūkas 6:46, ko jūs saucat kungs, bet nedarāt, ko es saku. Ik viens, kas nāk pie manis vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kā viņš ir līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēks, kas ēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku,
bet nespēja to kustināt, jo tā bija celt uz klints, bet kas dzird un nedara, tas līdzams cilvēkam, kas ēku uztais uz zemes, bez pamata. Kad ūdeņi tie lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija liela. Te ir rakstīts par cilvēku, kas dziļi raka un pamat lika uz klints, uz Kristus. Protams, ka tā klints ir Kristus, un viņš ir dziļi racis, un ēku cēls, viņš ir strādājis, bet tāpat ūdeņi lauzās virsū, viņa dzīvē lauzās virsū vētra, bet viņa nespēja to ēku kustināt. Un tur ir otrs cilvēks, kas nedara, un viņam arī ir ēka, un šī ēkas sagrūst, un ēkas gāšanās ir liela. Es esmu redzējis, ka daudziem cilvēkiem ir tā ēkas gāšanās ir liela, bet nav atbrīvots tas cilvēks, kurš dziļi raka un cēla savu dzīvi uz Kristus, nav atbrīvots no vētras, no šīm grūtībām, ka ūdeņi lauzīsies virsū, plūdi nāks. Plūdi, tas nozīmē lielas grūtības. Kā Jēzus teica, pasaulē jums būs bēdas. Neviens no mums kristiešiem nav atbrīvots no problēmām un grūtībām. Tikai atšķirība ir tāda, ka ja es esmu ar Kristu, es esmu dziļi racis, es esmu centies savu dzīvi celt uz tādiem pamatiem, kur ir Dieva vārds, kur ir Dieva griba, kur ir tas, ko Dievs grib. Un tad mana ēka pastājas. Un es redzēju, līdz šai dienai es esmu redzējis cilvēkus krītam, ēka sagāžās, jo viņu dzīve bija pavirša, viņi nebija centušies savu dzīvi celt uz Dieva vārdu, pamatot savu dzīvi uz Dieva likumu, uz to, ko Dievs saka, uz Dieva gribu, uz Dieva meklēšanu, uz sekošanu Kristum. Viņi nesekoja Kristum. Galu galā viņa dzīves ēkai nāca šīs grūtības, un viņi sagāzās. Un tādu cilvēku ļoti daudz. Un tāpēc Dievs mums atgādina par to, ka mums savu dzīvi jāceļ uz Kristu. Uz tā pamata, kas ir Dievs. Ko Dievs dara, ko Dievs grib, ko Dievs aicina darīt, tad mūsu dzīvē ir šis dziļais pamats. Un nāks grūtības. Un kristieši domā un prasa, kāpēc man tas ir? Kāpēc man šīs grūtības? Kāpēc laulībā problēmas? Kāpēc veselībā problēmas? Kāpēc attiecībās? Kāpēc biznesā problēmas? Kāpēc tur tādas grūtības un tādas grūtības? Te ir rakstīts, ka tev būs viegli un tev nenāks plūdi. Te ir rakstīts, ka cilvēks, kurš dziļi raka un cēla pamatu uz klints, plūdi tāpat nāca un grūtības tāpat nācās. Tikai. Tu pastāvēsi, tu izturēsi brīdī, kad tu gāzīsies un kritīs no kājām, tad viens tevi turēs. Un tas būs tavs glābējs. Tāpēc, ka tu dziļi raki un centies savā dzīvē visu likt uz tā kā Dievs grib, pakārtot kā Jēzus grib, kā Jēzum vajag, kā Dievam vajag. Un tad, kad būs tev lielās grūtības, tev būs pat izmisums citreiz, tad Jēzus paņems, es esmu to piedzīvojis. Tajā grūtākajā brīdī tu jūti, ka kaut kas tevi nes, vienkārši nes. Un tas ir viņš, jo tu esi centies savu dzīvi likt uz viņu. Amen? Amen. Un to pašu saka Jēkabs. Nolikdami visu netīrību, 1. nodaļa 21, tāpēc nolikdami visu netīrību, lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Dieva vārds, kas jums iedēstīts, kas jums tiek sludināts, izglābs jūsu dvēseles mūžībai. Bet esiet Dieva vārda darītāji, esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji paši sevi maldinādam. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savam iesīgo sevi aplūko spogulī, viņš aplūko, aiziet, aizmirst, kāds viņš bija, bet kas ieskatīsies, paliks pilnīgajā svabadības likumā, evaņģēlijā, Dieva vārdā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tāds būs svētīgs savā darbībā. Bībele apsola to, ka ja tu būsi Dieva vārda pildītājs, tu būsi svētīgs visā, ko tu dari. Tava ēka nesagāzīsies, bet ja tava dzīve būs tāda, ka tu ieskaties spogulī, tu paskaties, kādam tev būtu jābūt, kas tev ir jādara, ko Dievs tev grib, un tu aizies prom no tā, tu aizmirsti ātri to visu. Tad tu esi tāds, kas nav svētīgs, ja? Tāds, kas aiziet un aizmirst, kāds viņš bija. Ja? Cilvēki, kas aplūko sevi Dieva vārdā, tu redzi Bībeli, tu redzi, ka Jēzus tev saka, es esmu vienīgais ceļš, es esmu vienīgā patiesa, seko man, dari tā, kā es tev prasu, dari, kā man vajadzīgs. Seko man, dari manu prātu, dari manu gribu. Cilvēks apskatās, paviršs cilvēks. Jo mēs visi taču dzirdam vārdu, vienu to pašu vēstu savās draudzēs, arī šajā. Bet paviršs aizmirst un aiziet no tā projām vārdu.
paskatīdamies, novēršas un aiziet. Tādam nav svētības, tas nebūs svētīgs savā darbā, bet tas, kas paliks tajā, kas ieklausīsies, ko Svētais Gars saka, ko Jēzus saka, kas sekos Jēzum, kas paliks tajā brīvības likumā. Šeit neiet runa par bauslības likumu, šeit runa par Jēzus likumu, par Jēzus brīvības likumu, svabadības likums, kas ir evaņģēlijs, ka tu esi brīvs, Dievs tevi atbrīvo klausīt viņam. Tas ir svabadības likums. Šeit iet runa par to, ka Dievs Kristū cilvēku atbrīvo. Viņš vairs nav grēka un sātana vergs. Bet tev paliek brīvā griba. Pēdējās dienās nāks Antikrists sistēma, ka katrs cilvēks, kas pieņem zvēra zīmi, kļūs par zombiju. Bet katrs, kas pieņem Kristu tagad, ir brīvs darīt Dievu prātu, Dievu gribu. Tas ir brīvības likums. Tu vari sekot Kristum, un tu vari nesekot Kristum. Tu vari būt tas, kas būs uzcēls uz pamata, un tu vari būt pavirši tāds, kas rokas smeltīs savu ēku. Vai tu pastāvēsi atkarīgs tikai nevis no Dieva, ir atkarīgs no tā, kādu pamatu tu liksi savai dzīvei. Vai tu būsi vārda klausītājs un darītājs vai tikai klausītājs. Un tā ir atbildība mana un tava atbildība. Amen? Tāpēc būsim tie, kas Dievu vārdu pilda un dara, nevis tikai klausītāji. Aleluja! Tagad mums būs vakarēdienas. Tagad es gribētu, lai tu paspēlē varbūt fonā. Mēs pieņemsim svēto vakarēdienu. Un pie visa tā, ko es teicu, tagad pārlūko savu sirdi, pārlūko savu dzīvi. Un mēs visi kaut kur paklūpam, mēs visi kaut kur krītam. Mums visiem ir savi tie pārbaudījumi, grūtības. Jēzus teica par tām bēdām, ka pasaulē jums būs bēdas, bet tur ir droši prāt, es pasaulē uzvarējusi. Un mūsu dzīve ir Kristu, viņi ir atkarīgi no tā, ko Dievs darīs, bet Dievs arī gaida to mazo tavu daļu, ko viņš saka vienkārši seko man, Jēzus saka. Un nolieksim savas galvas lūkšanā, lai mēs varam sagatavoties vakarēdienam. Svētā gara balss viņa ir tik stipra tagad, bet tad, kad būs žēlstības laiks beidzies, cilvēki vairs nejutīs to mieru. Tagad mēs esam tādā mierā, un šajā mierā, par ko sludinājis ap citu Andris arī pagājušajā dievkalpojumā, Gerdens, šis miers, šis brīnišķīgais miers, kas nāk no Dieva. Bet tur rakstīts atklāsmes grāmatā, pēc draudzes aiziešanas nāks baltais jātnieks, kas nav Kristus, bet Antikrists, un viņam būs vara atņemt zemē mieru. Miers aizies projām, ja cilvēki būs izbijušies un nemierā, cilvēki būs dusmīgi, un būs Antikrista laiks, kad cilvēks vienkārši nogalinās par to, ka viņi atteiksies pieņemt šo zvērzību. Šodien ir miers, tu šeit draudzē, mēs slavējam, ir tik brīnišķīgs laiks, un mēs lūdzam par viens otru, mēs apsveicam viens otru, ir tāds brīnišķīgs miers, brīnišķīgs Dieva šalom. Bet tas ir tāpēc, ka Dievs ir šeit. Un Dieva gars ir ne tikai draudzē, viņš ir visā pasaulē, klātesošs. Viņš ir tas, kas tos narkomānus ved pie sevis, alkoholiķis, lesbietis, gejus. Viņi jūt to pašu, kad Dievs viņam pieskarās, Dievs runā uz viņiem, aicina atgriezties, aicina pie sevis, nožēlot, izmainīties. Neviens cilvēks to nevar bez Jēzus asinīm, bez Kristus nopelna. Neviens nevar izmainīties, ja Dievs nedod šo žēlastību. Bet ir tāds miers. Bet tas nav mūsu nopelnīts, tas ir Dievs. Tas ir Dieva klātbūtne. Debes Tēvs, mēs slavējam, pateicamies Tev. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev, pielūdzam Tev, pateicamies Tev. Noliec savu galvu lūkšanā.
Noliec savu galvu lūkšanā. Tēvs, mēs slavējam, pateicamies Tev. Aleluja. Mēs pateicamies par Tavu mieru. Pateicamies, Dievs, ka Tu strādā pie mūsu sirdīm, pie mūsu dzīvēm. Mēs pateicamies par grēku piedošanu. Mēs pateicamies par Kristus asinīm, par Kristus upuru pie krusta. Mēs pateicamies, ka Tavs asins mazgā katru mūsu grēku. Ja Tu būtu grēkus darījis, tad Dievs Tev piedod. Viņš Tev piedod. Šis vakarēdiens nav tikai vienkārši kauss, un tā nav vienkārši maize. Kāpēc viņš jādara regulāri? Tāpēc, ka Jēzus saka, es to izdarīju pie krusta. Es izlaidu savus asinis, lai tavi grēki būtu piedod. Lai Tev būtu miers ar mani. Lai Tev būtu prieks, Jēzus saka, ar mani. Lai Tev būtu attiecības ar mani. Ja Tev ir grēks, Tev ir nožēlots, atstāts, Jēzus saka, es Tev piedodu. Manas asinis mazgā no katra grēka, no katra pārkāpuma, no katra lāsta. Halleluja. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev, mēs Tev pateicamies. Slava pateicību Dievs, Tev mēs slavējam, godinam Tevi. Pateicamies Tev, Kungs, slavējam Tevi. Halleluja, slava, Kungs, Tev, pateicību Tev, Kungs, mēs Tevi godinam, slavējam Tev. Jēzus asins šķīstījumus no katra grēka, Jēzus asins šķīsti no katra pārkāpuma. Kungs, mēs slavējam Tev, pateicamies Tev. Halleluja. Kungs, mēs slavējam, godinam Tev, pateicamies Tev. Slava Tev. Slava gods Tev. Halleluja. Slava pateicība Dievs Tev. Slava Tev. Mums ir Tev par asinīm ir kaut kāds. Tad taču ir. Mēs dziedāsim par Kristus asinīm. Amen. Ja Dievs ar mums, ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Jēzu Kristus varā. Jēzu Kristus varā ir mums. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums. Jēzus Kristus asinīs. Jēzus Kristus asinīs, esmu brīvs. Alleluja, Jēzus Kristus asinīs, esmu dzīvs. Jēzus Kristus asinīs, esmu brīvs. Alleluja. Alleluja, Jēzus Kristus asinīs, esmu dzīvs. Jēzu Kristus varā. Jēzu Kristus varā ir mums. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums. Jēzu Kristus varā ir mums. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums. Teic, Jēzu Kristus varā. Jēzu Kristus varā ir mums. Sātanam vairs nav varas. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums. Jēzus Kristus asinis ir spēks, Jēzu Kristu. Jēzu Kristus varā ir mums. Ja Dievs, ar mums, kas būs pret mums. Jēzus Kristus asinīs. Jēzus Kristus asinīs, esmu brīvs. Teic, alleluja. Alleluja, Jēzus Kristus asinīs, esmu dzīvs. Jēzus Kristus asinīs. Jēzus Kristus asinīs, esmu brīvs. Alleluja. Alleluja, Jēzus Kristus asinīs, esmu dzīvs. Jēzu Kristus varā. Jēzu Kristus varā ir mums. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums. Jēzu Kristus varā. Jēzu Kristus varā ir mums. Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums. Jēzus Kristus asinīs. Jēzus Kristus
Jēzus ir klāt. Lielākais prieks. Tāpēc tā ir mūsu piedošana. Tā ir mūsu dzīvība. Tas ir tas no grēka un lāsta atgriešana. Tas ir mūsu. Tas ir lielākais prieks. Tāpēc Jēzus teica, atcerieties to vienmēr. Nē, tas nav tā domāts. Tas ir atceries, ka es esmu izlējis savus asins, lai tavi grēki būtu piedoti, lai tava atkarība būtu uzvarēta, lai tev būtu spēks pret atkarību, pret alkoholi, pret narkotiku, pret zāli, pret visu, pret porno, pret visu. Dieva spēks ir lielākais pasaulē spēks, kāds var būt. Viņš ienāk iekšā grēcīgā cilvēkā un pilnībā izmaina viņu. To nevar izdarīt neviena reliģija. Neviens spēks to ne tikai Dievs to var izdarīt. Tas ir tas spēks. Tā ir mūsu brīvība. Kristus miesa pie krusta. Aleluja! Tūkst mēs pateicamies Tev, slavējam, godinam Tevi. Slavē Dievu! Tas ir tas mirklis, ka mēs varam pateikties viņam. Tas ir mūsu prieka un uzvaras brīdis. Kristus nopelns pie krusta, mēs slavējam, kungs, Tevi. Godinam Tevi, pateicamies Tev, Jēzu. Pateicamies par Tavu masmību. Pateicamies par Tavu upuru pie krusta. Pateicamies, ka Tava miesa lausta pie krusta. Mūsu dēļ. Aleluja! Aleluja! Brāļi, ies apkārt un pieņem to ticībā, pateicībā. Cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kungs ir labs. Kungs Un ķēniņu ķēniņš, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs un ķēniņu ķēniņš, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs un ķēniņu ķēniņš, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs un ķēniņu ķēniņš, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs un ķēniņu ķēniņš, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs un ķēniņu ķēniņš, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs. Un ķēniņu ķēniņ, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām. Kungs un ķēniņu ķēniņ, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam un augstī godinām.
Aleluja! Slava Tev, Jēzu, slava Tev, kungs, mēs tā pateicamies par Tavām asinīm. Kad Jēzus Kristus svētajām asinīm izlietām pie krusta, mēs pateicamies, ka tā ir mūsu dziedināšana, mūsu glābšana, mūsu grēku piedošana, mēs tā pateicamies, slavējam, godinam Tevi. Slava pateicīgi Dievs Tev, mēs Tevi slavējam, godinam. Nav neviena iemesla, kāpēc tu nevar to baudīt. Ja vien tu neesi atstājis savu to, visu atstāja veco dzīvi, visu. Un izvēlies šodien sekot tam kungam, un šodien viņš tev piedos tavus grēkus. Un tu atkal cīnīsies pret vecām lietām, varbūt vēl kaut kur paklops, un šodien izvēlies sekot viņam. Praktiskā kristietība ir tāda, kungs, piedod man manus grēkus, piedod, un atstāj to visu, un tad baudi to ar pateicību. Un tu nebūsi svēts jau rīt, faktiski tu vēl cīnīsies ar kaut ko, bet Dievs tevi redz savu dēlu izlietām asinīm. Viņš redz tevi taisnot. Kāpēc? Tas ir avansā izsiedot. Avansā, bet avansam ir jātaisnos tavu liktās cerības. Tev ir jāpaceļ savu pēcpus un jādarbojās. Saki, es sekošu Kristu. Es sekošu Kristu. Es piedzīvošu atmodu. Es piedzīvošu atmodu. Es lūkšu par slimajiem. Es lūkšu par slimajiem. Es sludināšu evaņģēli. Es sludināšu evaņģēli. Es uzmodināšu mirušos. Es uzmodināšu mirušos. Jā, es likšu rokas visu. Un Dievs darbosies. Un Dieva uguns nāks. Tad es lūkšu Dievu. Amen. Aleluja. Slava Tev, kungs. Aleluja. Mēs Tev pateicamies, slavējam, godinam Tev. Slava pateicību Tev. Šis kauss ies Tev garām, tāpēc pieņem to pateicību. Ar prieku pieņem to. Tā ir Tava pestīšana, Tava glābšana. Dievs visu bija sagatavojis no mūžības. Jau mūžībā paredzējis, kā cilvēks aizies un kritīs, kādams arī jau izdarīs to, ko viņi izdarīja. Dievs zināja, jo Dievs gribēja to brīvo izvēli. Bet Dievs arī zināja, ka būs līdzeklis pret grēku. Tas ir šis līdzeklis pret lāstu, pret nāvi. Nāvi ir uzvarēta. Lāsts ir uzvarēts. Amen, aleluja. Amen. Paldiet to. Aleluja. Mēs tā pateicamies, debes Tēvs. Mēs pateicamies Tev par Jēzus upuru pie krusta. Mēs slavējam Tev, kungs. Pateicamies Tev. Aleluja. Slava Tev, Jēzus, mēs tā pateicamies. Slavējam, godinam Tev. Tu esi varans Dievs, varans mūsu pestītājs un glābējs. Mēs pateicamies Tev, godinam Tev, slavējam Tev. Jēzus, slava, gods Tev, pateicīs Tev. Aleluja! Aleluja! Slava Tev, kungs, Jēzus! Mēs pateicamies Tev, Tu esi varans Dievs, varans kungs. Izlēj savus asins mūsu grēku piedošanu. Mēs slavējam, godinam Tev. Pateicamies Tev, Dievs, pateicamies Tev, kungs, Jēzus, slavējam Tev, godinam Tev. Slava pateicību, Dievs, Tev, mēs Tevi mīlam, slavējam, godinam. Slava Jēzu par Tavām asinīm. Slava Jēzu par Tavām asinīm. Slava Jēzu par Tavām asinīm. Slava Jēzu sinīm, jā. Slava Jēzu par
Svētais gars, nāc, svētais gars, un vieno mūs mīlestībā, Kristus mīlestībā. Nāc, svētais gars, un vieno mūs mīlestībā, Kristus mīlestībā. Jēzu, tu esi ceļš, jā, patiesība un dzīvība. Jēzu, tu esi ceļš, 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 patiesība un dzīvība. Halleluja! Un vienīgi tu mans kungs, tu mans Dievs, tu mans glābēji, Jēzu, spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Vienīgi tu mans kungs, tu mans Dievs, tu mans glābēji, Jēzu, spēj mani atbrīvot un piepildīt ar mīlestību mūžīgo. Jo vienīgi tu, Jēzu, tu esi man viss. Vienīgi tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slavas dziesmas. Vienīgi tu, Jēzu, tu esi man viss. Un vienīgi tev, kungs, Jēzu, vēlos mūžam dziedāt slavas dziesmas. Halleluja! 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 Woo! Halleluja! Halleluja! Hey! Halleluja! 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 Slavēsim Jēzus vārdu, sakot Jēzu! Jēzu, Jēzu! Mēs tevi slavējam! Mēs tevi slavējam! Jēzu, Jēzu! Mēs tevi godinām! Mēs tevi godinām! Jēzu, Jēzu! Mēs tevi pielūdzam! Mēs tevi pielūdzam! Jēzu, Jēzu! Tev mūžam gods, lai skan! Hey! Halleluja! Slava Jēzum, slavēsim Jēzus vārdu! Jēzu, Jēzu! Mēs tevi slavējam! Mēs tevi slavējam! Jēzu, Jēzu! Mēs tevi godinām! Mēs tevi godinām! Jēzu, Jēzu! Mēs tevi pielūdzam! Mēs tevi pielūdzam! Jēzu, Jēzu! Tev mūžam gods, lai skan! Halleluja! Halleluja! Hey! Halleluja! Halleluja!
Kristus, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Dievam Tavs tronis Dievs, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos, Tavs tronis Dievs. Paliek mūžu mūžos. Un Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Mēs lūdzam, lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek. Tavs prāts lai notiek. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, mūsu kungs. Jēzus Kristus, Mūsu kungs Jēzus Kristus ir visas pasaules karalīs. Un mūsu kungs, Jēzus Kristus, mūsu kungs. Jēzus Kristus, mūsu kungs. Jēzus Kristus ir visas pasaules karalīs. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Dievam gods lai skan. Tiešām Dievs ir uzticams, viņš ir brīnišķīgs. Viņam piedalīs gods visslāv. Aleluja. Kuram šeit ir tāda dzīve, ka nav nekādu pārbaudījumu. Neviens nepacels roku. Visi cīnās. Visi cīnās. Bet tava ēka pastāvēs, ja tu cēlis uz Kristus. Visu, ko mēs esam cēluši uz Kristus, tas paliks. Visu, ko esam cēluši paļāvībā uz Kristu, tas paliks. Tā draudze arī pastāvēs, kas paļaus uz Kristu, kas ir būvēta uz Kristus. Aleluja! Slava Jēzu!
Kungs, mēs Tev pateicamies, slavējam, godinam, Tev pateicamies Tev. Slava, pateicība, Dievs, Tev mēs Tev godinam, slavējam Tev. Jēzu, mēs Tevi slavējam, pateicamies. Aleluja. Kungs, mēs Tevi mīlam, pielūdzam, pateicamies par katru Dievs dvēseli, par katru dziedināšanu, par katru šo pestīšanas, kur cilvēki pieņem Tev uz ielām, Dievs, kas dzird Tavu vārdu. Mēs Tev pateicamies par katru dvēseli, par glābtām dvēselēm Latvijā, Dievs, par glābtām dvēselēm, kas aiziet uz debesīm, Dievs, Latvijā 1000 cilvēku. Kungs, miljoniem cilvēku visā pasaulē, mēs Tev pateicamies, Jēzus varenajā vārdā, Kungs, ka mēs varam būt epicentrā, Tava darba epicentrā, un mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs slavējam, godinam Tev, pateicamies Tev, Jēzus varenajā vārdā. Aleluja! Kungs, mēs slavējam Tevi.